Sveika vēlreiz. Jā, tātad jūsu projekts ir pabeigts. Ko esmu izdarījis? Tātad dekoratīvais panelis, 3 atvilknes, apakšējā platāka, kā vēlējāties. 3 atvilknes. Jā, tātad pa cik minējāt, ka vats tiks laists lejā tieši, kur tas dekoratīvais panelis, tad es arī paredzēju muguriņu ieliku nedaudz dziļāku. Šeit tiks izveidot tāds kā grope priekš vada, lai varētu nolaist gar paneli lejā. Un tad attiecīgi šeit arī būs tā visa konstruktīvi tā, viss tās smadzenes, tas sauksim tā, vadi, barošanas bloks un pievads ies uz turien. Tātad šī daļa no iekšpuses brīva, tas tā kā bija atrunāts, ko es izdarīju, es nedaudz samazināju arī visu skapju izmērus. Tātad ārējie izmēri skapim šobrīd ir, tā to pateikšu precīzi, 2,831. Un ko tad mēs iegūstam? Ja teorijā jums ir, ja es nemaldos, bija 2,850 kopējā tā niša, tad mēs principā 19 mm esam ieguvuši, lai brīvi varētu attaisīt šo te lūkātu vilku. Tātad lielo to apavu bloku, lai viņu varētu attaisīt, un tad pašam blokam ir 3 mm atkāpi no malas. Faktiski priekš bloka tie būs 22 mm, kas būs vairāk kā pietiekoši. Dabā uzreiz var pateikt, ka jebkurā gadījumā sanāks, lai cik dārgas mēs tās atvilkņu furnitūru neesam likuši, vienalga sanāk mazliet, tā atvilkņu var pastaigāt. Man ir vēl viens risinājums, skatīsimies, ja tas būs pārmērīgi daudz, tad man ir vēl viens risinājums likt papildus ritenīšus atvilknes aizmugures daļā, teiksim, vidus pusē, lai aizmugura mazāk staigā. Bet, principā, ņemot vērā to svaru, tā atvilkne tomēr bišķi pastaigās, tāpēc 22 mm atkāpēji no sienas būs vairāk kā pietiekoši, lai viņš nedauzītos ne pret sienu, ne arī pret to kleidu. Tā, kas attiecas tātad drēbju stanga. Es neiesaku parasti cilvēkiem izmantot tās apaļās, ja akurāti tur budžets ir ierobežos, tad jā, bet principā kvadrātveida caurula šeit ar gumijjotu maliņu, te pašā augšā ir gumijjotu maliņu. Tas ļoti labs risinājums, iztur liels svarus, neieliecās. Tas ir tāda ļoti, ļoti kvalitatīva drēbju stanga. Ja vēl nepieciešams kaut ko plaukt sadalīt, tad sakat, to vēl varam sadalīt. Augšējās daļas visur tātad ir ielikts. Ja te kaut kur kaut kas jāsadala, tad sakat arī, protams, visu varam sadalīt. Tā, kas vēl tāds, kas vēl, tā, pa lielam, tā globāli tas arī būtu viss. Tātad, jā, visur virs ir Blue Motions no Bloom, un vadotnes šeit tiks tandēmi, vai ar tiponiem vai bez tiponiem, tad to arī beigās tad izlemsim, paskatīsimies, kā dabā tas izskatās. Un šeit tieši tas pats, šeit Movento gan bez tiponi ir paredzēts, bet viņi ir arī ar tiponiem. Starpības starp vadotņu komplektu, man liekas, kaut kādos 10 eiro. Faktiski, ja šeit ir nepieciešamā tipona, tad augšējais un apakšējais vadotņu komplekts ar tiponiem pa 20 eiro izmaksā dārgāk. Tad to jau arī attiecīgi pie tikšanās varam atrunāt. Tā. Papildus stiprināšanai es tomēr ieliku šeit vēl papildus 3 skrūvis, 3 konfirmātus. Materiāls šeit ir 25 mm biezumā. Man no fasādīs būs jāpalieš zemāk. Tātad 23 mm biezumā un tā, kas tu vēl? Jā, apavu elpošanai. Tātad visa apakšējā daļa, aizmugurējā daļa, šī viena puse būs brīva. Tai mugursieniņa iet 16 mm, šeit šī brīva, un arī šeit es paredzēju 16 mm iedziļināju muguriņu. Šī daļa tiks piegriezta, lai vienkārši gaisa elpo. Un tad es arī ieteiktu, jā, tā augšējo daļu atstāt to saucamo 1,5–2 cm ēnu spraugu skapja augšpusē, lai vienkārši tie apavi elpotu. Vispār, jebkurā mēbelēm pareizi ir atstāt kaut kādu elpošanas iespēju gaisa apmaiņai.
Nu, tas tā ir veselīgi gan pašām mēbelēm, ja nu kaut kur mitrums vai viņš neturās tā smags skapjos, tik traki neturās. Tā kā, ja ir iespēja, tad visur es iesaku, to vajag darīt. Tā skapja stiprināšana tad notiks šeit šī daļa virs plaukta. Ja mēs skatāmies šajā pusē, tad virs plaukta viņš uzreiz tiks stiprināts te pie sienas un pretējā pusē pie sienas. Šie balsti viņu noturēs, lai viņš negāstos uz priekšu. Šis noturēs šo daļu, lai viņa neizliecās. Un skatīsimies pēc situācijas, bet ja ir nepieciešams, tad ir tie saucamie mola stiprinājumi. Dubultiem reģipsam tad varēs šeit kaut kur augšpusē, parasti es to daru virs virs pamatiņa, izborēt mazu caurumiņu, ielikt mola stiprinājumu un tad ar skrūpi ievilkt klāt. Bet tīri teorijā tam visam pilnīgi vajadzētu pietikt, ja mēs šeit iestiprināsim uzreiz virs plaukta kaut kur mola stiprinājumu ar šēbiņu. Tā kā, tam visam jānoturās. Jo skaps pats pa sevi viņš jau stāvēs. Vienīgais, teiksim, tā lielākais klupšanas akmens varētu būt tādā brīdī, tad, kad šeit cilvēks apsēžās. Tāpēc te ir papildus stiprinājumi, tad, papildus skrūvu stiprinājumi no apakšas tīri izturībai. Un lielākais klupšanas akmens ir šī lielā kolona, kas izvilksies 50 mm, tas ir 50 cm uz ārpusi. Pārējais viss, tā kā tam skapim būtu jābūt ir ok. Konstruktīvi viņš ir pareizi uzbūvēts un nevajadzētu būt nekādām problēmām tur uz apgāšanos vai izkustēšanos. Tā, jā, un ledi. Šeit ir tas Lux 5 profils un paredzēti ir 8 mm, ne, bet 5 vai 4 mm koblenta. Un attiecīgi ir apakšā visā garumā, uz to apavu daļu sadalīju uz vidu, uz pusi, un tad arī LED Lux profils. Gaismu droši vien, nezinu, kādu jūs tur gribēsiet, visticamāk kaut kādu dzeltenu siltu tādu gaismu, un tad attiecīgi var piemeklēt. Ir 3000 un 4000 kelvinu LED, ne, bet tas koblents ir tieši 4 un 5 mm. Tā, lūk, tā kā projekts ir gatavs, un tad tagad arī uztaisīšu jums piedāvājumu un aizsūtīšu pilnu aprēķinu.